Tā, sveicieniņš visiem, kas ir ieradušies. Prieks jūs redzēt šeit Izglītības un zinātnes ministrijas mājīgajās telpās. Vakar. Jā, mans vārds ir Čārlstons Augsnis, un tas ir mans kolēģis Britmans Augsnis. Jā, mēs esam no... Tā iPads tie. Mēs pārstāvam radošo inkubātoru It Wasn't Meant That Way. Iespējams, kāds mūs zina no iepriekšējām sadarbībām ar radošiem inkubātoriem Mammu 2 un Charlie's Top. Tad mēs agrāk darbojām. Jā, mēs galvenokārt par aplikāciju dizainu. Jā, mēs esam strādājuši pie tādām aplikācijām, kā piemēram Imanta Ziedoņa neizdomāto domu ģenerators. Jeb ziedoms, varbūt kāds ir lietojis, arī vēl esam cik var nopirkt. Jā, ir iTunes versija un Android versija 9.9. Bet šovakar par kaut ko citu. Jā, tātad par to projektu, ko apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrija, un par ko arī varbūt kāds ir lasījis internetu portālos, daudz iebildumus par neadekvāto naudas izlietojumu, un mēs šovakar gribam to visu apgāzt kājām gaisā un parādīt, ko mēs esam izdarījuši. Ka 6 miljardi nav aizgājuši tāpat vien. Vai varētu lūdzu iPad ekrānu pie projektu? Jā, es to Bluetooth. Tātad mūsu produkts. Jā. Britman. Jā, mūsu... Tikai viņi nevar atrast viņa ekrānu. Viņš ir turpat pirmajā ekrānā. Mūsu produkts ar nosaukumu Dzejas poliklīnika ir orientēts galvenokārt uz skolu jaunatni. Pamatskolas, vidusskolas ir mūsu mērķa auditorija. Tu varētu es nevaru atrast, kur viņš ir šitā ikoniņa. Kas tā par plīti? Vai gāzes plīts, tas mūsu logo. Es atvainojos, Kur paspāzīja ar to ārsta cepurīti? Mēs nomainījām paspāzījām. Kāpēc jūs nomainījāt? Es to manītnieku teicu. Kas tā? Tā, mums neliela tehnoloģija vienkārši... Tu tobrīd gulēji un neredzēji, kā Britmans logo dizainē. Tu gulēji, es strādāju, kurš strādā, tas pieņem lēmumu. Es atvainojos tiešām, es vienkārši esmu pārsteigts. Jā, kāds plīts arī Dzejas, kā pietiekam droši. Kāpēc tu neuzliek? Tā ir alegorija. Par ko? Man nodega iPads. Manējais, uz kā es programmēju augstas. Bet kurš sakārto? Jā, labi, skaidrs. Atveram vaļā, un šeit mēs redzam pirmo izvēli bloku. Jā, šis ir galvenais programmas interfejs, no kura attiecīgi notiek visa tālākā navigācija. Protams, mēs izvēlējāmies radīt šo aplikāciju, ņemot vērā to, ka skolēni vidēji ļoti populāras mobilās ierīces, arī planšetdatori, protams, arī telefonu, un galā arī mājas personālais dators. Un tostarp arī, protams, spēles. Šī aplikācija ir, gan drīzāk tāda interaktīva dzejas spēle. Un šeit mēs redzam spēles dzejas galveno personāžu. Šis ir dakteris Skalpelis. Poliklīnikā ir ārsts, un ārstam ir skalpelis. Viņam ir animēta sejiņa, kā viņi mainās, to mēs... Atkarībā no tā, cik kvalitatīvs ir dzejols, mainās arī seju. Tur mums ir palīdzējis arī animācijas studija Būmārta. Tātad pirmā lieta, ko skolēns var darīt, ir ievadīt viedierīcē tātad dokumentu tekstu, vai tas ir ņemts no kaut kādas... PDF formāts, teksta formāts... Arī no sociālajiem tīkliem, kuros skolēns ir, viņš ievada šajā aplikācijā Dzejas poliklīnikā tekstu, un tam ir, piemēram, viens teksts jau ir ievadīts, kā piemēram pēc... Šī ir galvenā sadaļa, šī ir daktera Skalpeļa pieņemšana. Un daktera Skalpeļa pieņemšanā, es ievadīju tādu klasiskāku tekstu no amerikāņu dzejnieka Alena Ginsberga. Un tātad paskatīsimies, kā strādā oriģinālā teksts ir I saw the greatest minds of my generation, destroyed by madness, starving, hysterical, naked. Lai nodemonstrētu, kā tas strādā, teksts ir izlaists caur Google Translatoru. Mēs varam iedomāties, kas tur ir iznācis beigās. Tātad var redzēt, es redzu savu paudze,
Kas tur ir tālāk? Iznīcināts, neprātā un, jā, mirtu badā histērisks Kails. Šeit tātad sarkanā līnija atzīmē tās lietas, kas ir gramatiski nepareizas, un zilā līnija atzīmē ētiski diskutablos vārdus, piemēram, Kails, Bats, histērisks, un piedāvā dažādas variantus, kā labāk šos vārdus varētu lietot, piemēram, Kails mazapģērbts, histērisks, neapmierināts, badains, mazpaēdis, nu tādā. Jā, nu, uzklikšķinot uz šiem vārdiem, lūk, dusmīgais doktors Skalpels, viņš nodemonstrē. Jā, viņš jau ir nedaudz nomierinājies. Nākamā tātad opcija, ko mēs piedāvājam šajā aplikācijā, ir tā doktora Skalpeļa konsultācija saucas. Ja, piemēram, skolēns pats vēlās rakstīt dzejoli, un šajā dzejolī rindas noslēgumā, piemēram, šeit ir piemērs, noslēgums ir vārdiņš māja, tad nākamajā rindā uzreiz viņš jau parāda, ka beigās ar sarkano līniju nevajadzētu būt vārdam kāja. Jā, doktors Skalpels uzreiz sarauc uz. Un viņš piedāvā variantu. Jā, attiecīgi stāja, Arī gāja, bolderā ir vairāk zilbas, tas ir pro versijā, tas būs vēlāk. Pro versiju mēs izstrādājām priekš pieaugušajiem, ja viņi to var maksāt spējīgi atšķirībā no vidusskolu jaunatnes, jā. Un tad, bet par to varbūt ne šajā gadījumā. Un tad nākamā opcija ir doktora recepte. Tad, kad skolēns jau ir uzrakstījis kādu daļu no savu dzejoļa, aplikācija noreaģē uz šī dzejoļa intonāciju un ģenerē kaut kādu atbilstošu dzērienu. Piemēram, šeit mums ir rindas, kāpēc atkal es esmu šeit, vientulību speklē. Un te mēs uzreiz ģenerators parāda Pinot Noir, kaut kā tāda tumšāka nota, varbūt ļoti sarežģīta vīnoga, un viņš uzreiz arī atrod tādu dzērienu, kas varētu šo dzejoli palīdzēt pabeigt līdz galam. Ja mēs, piemēram, ievadam tādu nedaudz, varbūt, tādu apcerīgāku vārdu, piemēram, lūk, stacija, nu, uzreiz parādās koktēlis, komjaunietes asara. Jā, komjaunietes asara, tur ir, vai cik tur ir interesants detaļas. Labi. To mēs tagad neapskatīsim, tas ir no kaut kādas grāmatas, man liekas, es neatceros no kuras. Tad ļoti interesanta aplikācija ir, šo mēs aizņemamies no Siri, ja kāds ir dzirdējis, tas ir Apple izstrādātā programmatūra, balss atpazīšanas funkcija, un tātad viedierīce reaģē ar balsi. Piemēram, nu, dotajā gadījumā tas ir izstrādāts tādā veidā, lai skolnieks, nolasot aplikācijai priekšā dzejoļa tekstu, uzreiz saņemtu programmas ģenerētu atbildi ar šī autora. Es te esmu atlasījis dažus fragmentus, varbūt varētu ieiet tagad atpazīšanas aplikācijā. Aha, tad atpazīšana. Tad doktors Skalpeļa stetoskops. Halva manā kabatā kā maks. Kristiānis Zelgis. Tiešām zeļģis, nu tā vēl kā piemēra. Tā, kas man vēl ir. Kas gan man cits, ja ne putekļu ērcīte pieskarsies? Artis Ostūps. Artis Ostūps, lūk, atpazīšu. Nu, varbūt prieks pēc vēl pēdējo. Akmeņainā upē 3 sievietes zvejoja zivis. Vārds Pujēns. Vārds Pujēns, jā, tās grāmatas. Un vēl tāda interesanta lieta ir tā sauktā dzejas karte, kā mēs to nosaucam. Tātad tiem dzejniekiem, kas ir piekrituši piedalīties šajā te aplikācijas izstrādē, tika impregnēts tāds čips, viņas klaustā, kas sazinās ar mākslīgo zemes pavadoru un raida signālu, un tātad arī šeit... Dzejnieki, protams, par to netika informēti, tagad par to uztraukties. Jā, viņi par neko nenojauta. Un tātad varam redzēt ar GPS iekārtas palīdzību kartē, kur atrodas šobrīd dažādi dzejnieki. Apskatīsimies, kur te mums ir vesels saraksts uzreiz. Jā, te ir ļoti daudz, bet ne tikai Rīgā, piemēram, nu, kaut kur tuvāk. Nu, paņemsim Dinīs Arvīts teikt. Jā, viņš ir Rogrē. Un ir bibliotēkā iespējams. Jā, te arī viss ir salāgots kopā ar Facebook eventu. Viņš šobrīd atrodas Ogas bibliotēkā, pasākumā, valodiņa, tavā, tur vairāk izlasīt. Nu, lūk.
Jā, var arī paskatīties, kur viņš ir bijis pirms tam, tā kā izskatīt. Viņš ir bijis veikalā Latvijas Dārzams, turpat netāli Intīmpreču veikals. Jā, un tad pēc tam ieroču veikals Strēlnieks. Tas ir tur pie Kaņevas kultūras centra netāli. Un tad Pāvila baznīca. Varbūt slēdz ārā. Jā, mēs aizrāvāmies. Tur mēs aizrāvāmies. Tāda ir šī aplikācija. Jā, šīs tātad ir mūsu poliklīnikas galvenās sadaļas. Un, protams, šeit, lūdzu, pārslēdz uz priekšu. Jā, un šeit ir tātad, varētu teikt, tāda galvenā sadaļa šajā aplikācijā saucās literatūra. Ja? Un, tā ir tāda, es pastāstīšu. Sadaļa literatūra. Tātad, par ko varētu būt gan sadaļa literatūras aplikācijā? Tur var izlasīt dažādus dzējojus, kurus es sākstīju. Es atvainu, kāpēc tu? Es, ka tu gulēji. Kāpēc tu visu dari, tad es guļu? Kāpēc tu guli, tad es visu daru? Tad es nevaru kaut ko darīt, tad es neguļu. Es nolasīšu vienu, lai jūs zinātu, jo viņi ir pieejami pavisam par brīvu. Un lūk, kā redzat, dakteris Skalpels ir priecīgs, kad es atveru šo sadaļu. Un tā, es tādu vienu, varbūt no jaunākajiem. Putni tonakt klausījās, kā sliedes atduras pret taviem melnījiem. Kāpēc tu neuzlādēji iPadu? Tev vajadzēja lādēt. Kāpēc man? Es lādēju vakar. Vakar nav šo. Tā, viss ir lādētājs līdzi. Kāpēc man vēl lādētājs līdzi? Tev vajadzēja viņu uzlādēt. Šodien ne tikai vakar. Jā, labi, paldies jums par uzmanību. Un tad esam sagatavojuši arī tēju un cepumiņus. Droši, varbūt ir kāds jautājums, tad pēc tam ar mums personīgi. Paldies par uzmanību. Principā es to dzējoli atceros no galvas. Varbūt, ja kāds Labdien! Sveiki, jā. Vai jūs būtu ar mieru izdot manus dzējojus? Jums ir līdzi kaut kas, ko apskatīties? Jā, es paņēmu. Man te ir... Es taču atveju. Tas ir par mani? Nē, es vienkārši skaļi domāju. Lasiet, nevaru. Čau, Mencīt. Čau. Čiloju, ja? Kā es varu čilot, es čiloju? Varbūt tā. Tu zini, ka man ir tās dienas, es nevaru. Nē, jau to. Es vienkārši domāju, varbūt es tev varētu nolasīt pirmās 500 lapus no sevi izstāstīt. Ja tā nav nekas labāks ieplānots. Ko tad uzreiz tā? Vai tad... Nē, es dzirdēju to dziesmu par rādio, un vienkārši pieliku. Es nevaru, neiet man galvas laukā. Lasi, kur tev ir viņš? Mēs šobrīd uz viņu sēžam. Tas viss? Šitais. Labi.
dzēvienu-karte. Šeit arī vienu-karte. Un te arī mans uzmetums manam pirmajam romānam, balstīts uz vārtiskiem notikumiem, bet arī daži personāži ir piemeklēti tādos cilvēkos, kas kādreiz ir dzīvojuši, tādās personālajās, bet viņu dzīves stāsts ir nedaudz pamainīgs, lai, domāju, pakļautos autora interpretācijai. Tās viņa pirmās 1000 lapus, bet tā. Where from me? Satanies, ko? Where from me? Ko dzirdāji? Nē, es tā dziedu līdzi tam, kas tur fonā skan. Lūdzu iepazīties un palasīt. Jā. Varbūt es varētu paņemt kaut ko uzēst un pie reizes tad arī varbūt palasīt, ja jums nevieglāk. Jā, bet tad neko tādu treknu vai taukaļu negribētos, lai nopakšķējās. Jūs ļoti dārgi izdrukāt 1000 lapus. Varbūt, jā, kaut ko tādu ļoti... Dienas salāti. Varbūt tos nē, tur majonēzi. Es jums sausiņus atnesīšu. Tā, 1, 2, 3, 1, 2, 3, studija man dzird? Dzird. Aha. Mēs sākam, jā? Jā, kamēr motors nezinu. Džingls. Pasaku kamolītis. Labvakar, dārgie bērni un arī vecāki. Pie jums, kā katru otrdienas vakaru, raidījums Pasaku kamolītis. Mūsu raidījumā mēs nelasīsim nec Hansa Kristiāna Andersena, nec brāļu Grimu pasakas, bet tās, kuras esat sarakstījuši jūs, mīļie bērni, un atsūtījuši mums uz televīzijas studiju. Un lūk, šeit no šī lielā vēstule. Ingmāra? Jā, Vitold. Es varu tā kā, man taču nav no sākuma. Nē, es dzirdēju austiņās, ir ok, mēs esam... Tad es no tā vēstuli, ja? Protams, droši turpina aiziet, kamēr motors sākam. No šī lielā vēstuļu daudzuma esmu jau atradis pirmo vēstulīti, kas bija pašā vispusē. Tā izskatās, noformēta ļoti daļi. Autors ir pacenties ar ilustrācijām, un arī rokraksts ir ļoti skaists. Lūk, mīļie bērni, ko nozīmē centīgi mācīties un attīstīt savu rokrakstu. Un šo vēstulīti mums ir atsūtījis, nav gan pateikts, kas ir atsūtījis, taču manīgi taisām to vaļā. Un, lūk, šeit arī ir vārds. Vēstulīti mums ir atsūtījis Boris, kurš dzīvo Rīgā. Adresi gan nevar izlasīt, nedaudz izplūdusi tinte, droši vien kaut kas noticis. Tas jau nav tik svarīgi, kur Boris dzīvo. Galvenais paskatieties, cik skaista vēstulīte ar visiem zīmējumiem. Un Boris mums ir atsūtījis pasaciņu ar nosaukumu Gotiņas Brūnes piedzīvojums. Klausīsimies. Gotiņa Brūne pamodās zaļajā pļavā. Saule glāstīja viņas ragu galiņus, un taurinīši lidinājās tuvējā norā. Gotiņa atvēra acis un paraudzījās zilajā debesu vēlē. Pāri viņai pārlaidās viņas mazie draugi, Cīrulītis, Tims un Niks. Pāri laukam viņa pamanīja nākamu savu draudziņu, Borisu. Boris bija āzītis, viskaistākais, kādu Gotiņa Brūne savā dzīvē bija redzējusi.
Viņa baltā spalva laistījās saules staros, un gotiņi jau sajuta. Ingmāra, klausies, piedod, ka es nerauju. Jā, Vitold. Tu lasīji pati to pasaku? Jā, nē, protams, ka es lasīju to pasaku. Jā, kas ir? Nē, es tur... Nu. Bet tev liekas, ka tas ir labi? Nu, man liekas, palīdz superīgi. Es domāju, ka turpin, jā, aiziet. Gotiņa brūne sajuta starp kājām pazīstamo tirpoņu. Gribēju atkal satikties ar savu draudziņu virdzošo kareivi, lai viņš iegremdētu savu ķiveri viņas alā. Kāzītis jau bija ieraudzījis gotiņu un līgsms teicās viņai pretī. Notraukdams pieniņu pūkas ar savu Ingmāru paklau, bet varbūt kaut kādu citu to nē. Vitold, lūdzu, neapstājies, kā ka turpin lasīt. Notraukdams pieniņu pūkas ar savu virdzošo rīku. Drīz jau viņš bija atskrējis pie gotiņas un kareivīgā priekā iegāja viņā no es labāk tomēr tagad beigšu, jo citādi... Jā, tā tas arī. Tad, nu, es tāpat beigas nevar izlasīt, tur viss izplūdus. Ne, tas, es domāju, ņemam kaut kāds šitas galīgi. Vispār man nekam jāaiziet. Es nezinu, kaut kādā tēja vai kafiju. Viņš sāk galvu.